Re, kur ir ļoti vienkārši piemērs, kā veidojās meandri. Šis ir vienkārši svaigi rakts grāvīts, un te ir iekritušas kaut kādas lapas ar kaut kādu kociņu, un izveidojusies tāds izbīdījums no lapām, un tad tā ūdens iet viņam apkārt un graužās iekšā pretējā krastā. To pašu var atkārtot arī kaut kādā taisnotā foreļu upē, samest kaut kur straumē kokus, un tad, lai grauž pretējo krastu. Un nosacījums tur ir tāds, ka tur ir jābūt straumu. Ja tur ir kaut kāds, tā kā tur bišķiņ augstāk stāvošs ūdens, tad nekas nenotiek. Tam ūdensteces izmēram nav nozīme, tas darbojās lielās un mazās ūdenstecēs. Bet, kā modelis šitas ir pilnīgi ok, lai veicās, neatsakas.